Pagājušajā nedēļā tika izsludināta kārtējā sezonālā satiksmes drošības kampaņa. Šoreiz ar nosaukumu Redzams, tātad dzīvs. Tagad tikai nepadomājiet, ka uz jums tas neattiecas. Šoreiz neizspruks neviens, kurš kaut reizē mēdz iziet no mājas tumsā. Tas attiecas uz visiem. Tāpēc aicinu ieklausīties. Šogad uz mūsu mazās un reti apdzīvotās valsts ceļiem dzīvību zaudējis jau 51 gājējs, un vēl vairāk kā 700 ir ievainoti. 67% šo nelaimi ir notikušas tumsā. Tātad tagad mums jābūt sevišķi modriem, jo gada pēdējos mēnešos bojāgājušo kļūst vēl vairāk. Šurdan gan ir izdots jauns likums, kas mums visiem liek tumsā staigāt atstarojošā vestē vai apģērbā, taču pagaidām tas ir tikai uz papīra. Neesmu gan novērojis, ka gājēji dikti savādāk pucētos, taču kaut kas ir jādara. Tagad pat satiksmes ministrs ir iesaistījies šajā pasākumā un gatavs strādāt pat naktī, un pats dodas reidos, lai izstāstītu tautai, ka vestes ir drošības un dzīvības jautājums. Ļoti daudz bija diskusijas par to, vai ir nepieciešams šīs vestes vai nav, bet mēs redzam to, ka, diemžēl, gājēji nav redzami un ir ļoti daudz gājēji, kas cieši un iet bojā ceļa satiksmes negadījumos. Un es domāju, ka šo vestu valkāšana un šie grozījumi noteikumos par obligātu vestu valkāšanu ārpus pilsētām, tur, kur neapgaismotas ielas un gar ielu malu attaisnos situāciju, noteikti būs daudz mazāk cietušo un daudz mazāk bojā gājušo. Tā kā, es domāju, vestes glāb dzīvības un, protams, ir ļoti svarīgi, lai tiešām cilvēki paši vēlētos šīs vestes nesāt. Viena lieta ir to, ka mēs šodien arī izdalām šīs vestes un kā redzējām, vienai kundzei, tikko, ko mēs satikām, šī veste bija, un viņa bija Somiņā, bet no Somiņā jau viņa dzīvību neglābi. Tā kā svarīgi ir tikai tas, nevis tikai šīs vestes izdalīt cilvēkiem, bet lai cilvēki saprastu, ka šo vestu valkāšana tiešām var glābt viņu dzīvību. Nu pat pagriezām pulksteni. Tagad vakaros vēl agrāk satumst, bet darbs beidzas tad, kad beidzas. Tātad mājās jāiet tumsā. Vasarā tumšs kļūst tad, kad visi jau aizgājuši mājās, bet tagad rudenī visa lielā braukšana un iešana sanāk taisni pa tumsu. Tas ir traki. Tas nevar labi beigties, un nebeidzas ar. Novembrī pagājušajā gadā bija 25 bojāgājušie satiksmes negadījumos, bet šogad novembris mums vēl priekšā. Ko darīt? Ir varianti. Šogad likums saka, ka mums tumsā uz ceļa visiem jābūt atstarojošā apģērbā vai vestē. Līdz šim mēs zinājām, ka jāstaigā vai no ar atstarotāju, vai no ar vesti, vai kabatas lukturīt, vai arī vismaz jāpaspīdina ar mobilo telefonu. Bet šogad viss ir daudz nopietnāk. Šogad drēbēm jāspīd. Ja visi klausītu likumam, būtu ļoti krāšņi un droši. Taču cilvēki nenojauš, kā viņi izskatās tumsā no malas. Pats jau tumsā ejot, tu visu daudz maz redzi. Ja mašīnā gājējs to droši, ka redzēs, bet šoferis gājēju nemaz neredz. Paskatieties paši, cik redzams ir gājējs tumsā bez atstarotājiem. Pat ja viss notiek likumīgi un cilvēks iet pa trotuāru, pat ja iela ir apgaismota, tik un tā tumsā bez atstarojošiem elementiem cilvēks ir ļoti švaki redzams. Tagad paskatīsimies, kā var pamanīt, ja gājējs uzvilcis atstarojošo vesti. Tik tālu var redzēt. Zinātnieki dara brīnums un spēja izgudrot šitik spēcīgs materiāls, bet mēs nekā neizmantojam. Staigājam pa tumsu cerībā, ka spēsim izvairīties no garām braucošiem auto. Ik pa laikam tiek rīkots visādas akcijas un gājējiem tumsā tiek dalītas vestes un atstarotāji, bet cilvēks dāvināto vesti uzvelk un pēc brīža novelk. Kaut kā neērti jūtas. Protams, nekādu skaistumu jau tā veste nevairo. Tā tiešām ir tīri funkcionāla lieta. Tāpat kā celtnieku ķiveru vai inkasātoru bruņu vesti. Smuki nav, bet strādā. Ir ļoti jāmainās cilvēku domāšanai, lai viņi tiešām apzinātos, ka ar šo atstarojošo vesti ir drošāk. Kāds jau varbūt teiks, ka nav ko nerot cilvēks, labāk, lai valsts tos ceļus sataisa. Bet tik un tā vajadzētu saprast, ka pagaidām visiem tumsā uz ceļa ir drošāk uzvilkt vesti nekā cerēt uz pēkšņu infrastruktūras uzlabošanos.